Sveicināti, mīļie skorpioni! Sveicināti, dārgie! Šis būs taro izlikums jums oktobra mēnesim, bet pirms es sākšu savu taro izlikumu, mazliet iepazīsimies. Tātad mani sauc Santa, dzīvoju es šajā skaistajā pilsētā Rīgā, nodarbojos ar vēdisko astroloģiju, numeroloģiju un, protams, ar taro. Bet, mīļie mani, pirms es izlikšu taro kārtis jūsu izlikumu oktobra mēnesim, mazlietiņ pastāstīšu arī par notikumiem debesu valstībā. Tātad, kas aizraujoši interesants mums ir gaidāms oktobra mēnesī? Oktobra mēnesī mūs gaida 2 aptumsumi. Tātad mēs iesim tādā aptumsuma koridorā. 14. oktobrī mūs gaida Saules aptumsums Jaunavu zīmē, un 28. oktobrī mūs gaida daļējs mēnesis aptumsums Auna zīmē. Aptumsuma koridors, tas ir, ziniet, tāds interesants laiks, kad var notikt viskaut kas interesants. Tāpēc nesat pārsteigti, nesat izbrīnīti par dažādām situācijām vai pat par cilvēkiem, kas var parādīties jūsu dzīvē. Šis ir interesants laiks, lai plānotu kaut ko tādu, ziniet, nospraustu sev tādus tālējošus mērķus. Bet par taro, bet par astroloģiju es pastāstīšu kādos turpmākajos video, bet pašreiz mēs skatīsimies taro izlikumu jums. Jūs redzat šeit brīnišķīgo arkanumu taro kastīti, arī šīs kārtas es izmantošu šīs dienas izlikumā. Es izmantošu 3 kāršu kavas, sākšu es ar klasisko, vai kāda skaista kārts, klasisko Raidera Veita kāršu kavu, un tad vēl būs arī, protams, skaistais arkanum taro un arī gaišo pareģu kāršu kava. Tā, mīļie mani, un ko? Tad skatāmies. Tātad jūs varat skatīties šo izlikumu, ja jūs pēc ascendenta esat skorpions, vai arī jums mēnesis atrodas skorpiona zīmē, vai arī saule atrodas skorpionā. Visi šie rādītāji noteikti izspēlēsies, un arī šis izlikums var jums piepildīties. Tā, mīļie mani, no katras kāršu kavas tātad es izvēlēšos 3 kārtas, izvilkšu, un tad skatāmies, dārgie skorpioni, kas tad jūs sagaida oktobra mēnesī, tādā aizraujošā notikumiem bagātā mēnesī. Tātad 3 kārtis no klasiskās Raidera Veita kāršu kavas. Un pirmā kārts, 2 kausi. Nu, ko, mīļie mani, oktobrs solās jums būt tāds emocionāls. Ziniet, kad mums ir emocijas, mēs gribam tādas pozitīvas emocijas, mēs gribam dalīties ar apkārtējiem, gribam dot un gribam arī saņemt pretī. Jo atcerieties, kad mēs nevaram tikai saņemt, mums ir arī kaut kas jādod. Tad notiek tā enerģijas apmaiņa, jo visuma likums ir, kad visam ir jābūt līdzsvarā. Tātad jūs sniegsiet un jūs arī saņemsiet atpakaļ. Jūs saņemsiet atpakaļ patīkams, pozitīvas emocijas. Tas var būt gan darbā, kad jums būs jums apkārt būs tādi gaiši, patīkami, jauki cilvēki, kolēģi, viss būs skaisti, tāda, ziniet, sapratne starp cilvēkiem tā ir. Arī personīgajās attiecībās šeit var būt, kad jums uzlabojās attiecības ar jūsu partneri, vai jūs iepazīstaties ar kādu cilvēku, un jūs redziet, skatāties viens otram acīs, redziet, kā viņš šeit skatās un sniedz viens otram kausus, jā, tātad dalās ar savām emocijām. Tā ir tāda došanas un saņemšanas kārts. Tā kā, jauks iesākums jums, skorpioni, oktobrim. Skatīsimies, kas tad vēl šeit ir gaidāms. Tā otrā kārts, 5 monētas. 5 monētas, tā ir tāda, ziniet, tāda krīzes kārts, kas norāda, kad mums kaut kā pietrūkst. Mēs jūtamies tādi mazlietiņ atstumti, varbūt tādi, ziniet, dzīves nosaluši, ja? Mazlietiņ tādi apbēdināti. Tādēļ, ja jums gadās kādas problēmas ar finansēm, atcerieties, ka šie ir jaunākie arkāni, un šie tādi momenti, kaut kādi apbēdinājumi momenti oktobra mēnesī, tie ir tādi, ziniet, īslaicīgi. Bet šī kārts, viņa
ziniet, viņa māca arī un tā kā vēsta par to, ka nenokariet galvu, paskatieties, jā, paskatieties apkārt, šeit, redziet, šeit ir tās 5 monētas, viņas ir, jums viņas tikai ir jāatrod, lai kādas tās problēmas tajā brīdī jums, ziniet, mums dažreiz šķiet, ka tās problēmas viņas ir tik lielas, un mēs nokaram galvu, mēs esam tādi dzīves nomākti, atcerieties, ka tas viss ir tikai jūsu iedomās, ja jums šodien nav, rītā jums būs, un jums vienkārši dzīve, viņa māca meklēt izēju, jo tad, kad mēs sākam kaut ko aktīvi meklēt, mēs kļūstam stiprāki, mēs iegūstam kaut kādu pieredzi. Un ziniet, ja kāda tā situācija būs tāda, kas jūs novedīs, un kad jums būs tādas sajūtas, kad jums, ziniet, tā kā zeme tā kā pazūd zem kājām, un šķiet, ka kaut kā vai ar materiāliem līdzekļiem, vai ar finansēm kaut kas nebūs īsti kā jums gribētos, tad atcerieties, ka tas viss ir jūsu rokās, ka tikai jūs pati varat visu to izmainīt. Meklējiet veidu, kā iziet no šīs situācijas, paceliet galvu augšā, redziet, šeit var redzēt, tā izeja ir, jums tikai ir jāapskatās apkārt, paverieties apkārt, palūkojieties, un jūs noteikti ieraudzīsiet izeju. Iespējams, ziniet, kad šīs kārtas vēl abas kopā var liecināt par to, ka viens pats jūs nesat, varbūt, ziniet, viens nav karotājs, kā saka, jums ir jāatrod kāds atsaucīgs cilvēks, kāds cilvēks, kurš jūs saprot, redziet, šeit viņa abi iet tādā augstumā, sniegs ir apkārt, viņi jūtās nosaluši tādi dzīves pabērni, bet viens jau skatās uz tām 5 monētām, viņš jau ir ieraudzījis to, ziniet, to izeju, un šķiet, ka tūlīt jau jums būs kāds cilvēks, kurš jums palīdzēs atrast to izeju, to risinājumu no šīs grūtās situācijas. Tā kā pārāk nebēdājieties, noteikti jums atradīsies kāds labs draugs vai ziniet, tas var būt pat ģimenes loceklis vai darba kolēģis, kurš palīdzēs atrisināt kādu situāciju. Tādēļ nebaidieties meklēt palīdzību, nebaidieties. Cilvēki ir ļoti labi un cilvēki ir ļoti atsaucīgi, un ticiet, jebkurā situācijā jums atradīsies kāds, kas jums var palīdzēt. Tālāk, 3. kārts no šīs kāršu kavas. Vau, Zirzļu pārš. Zirzļu pārš tie ir, ziniet, tās ir jaunas idejas, jauna enerģija. Ziniet, dažreiz dzīve mūs noliek tādos apstākļos, kad, ziniet, kad mēs iedomājieties, ja cilvēks slīkst, kas ar viņu notiek, viņam tā kā aktivizējās tāds pašaizsardzības, izdzīvošanas instinkts, un viņš sāk meklēt kaut kādus jaunus veidus, jaunus ceļus, kā atrisināt to situāciju, kā izkļūt no tās situācijas, un jums oktobra mēnesī tiešām izdosies atrast izeju no tās sarežģītās situācijas, un šī izeja būs tāda, kas nesīs labus rezultātus, jo šeit var redzēt, ir tādi zaļas lapiņas tajā ziržļa galā, tātad jauni iesākumi, jaunas idejas, kaut kas pilnīgi jauns jūs gaida. Jo atcerieties arī vēl to, kā es teicu, kad katra situācija, ja jūs domājat, ka jūs tur esat pieļāvis kādu kļūdu un kaut ko esat nepareizi izdarījis, un tādēļ jūs esat tādā kaut kādā mazliet sarežģītā situācijā nonācis, tad atcerieties, ka tā nebija kļūda, tā bija tikai jūsu pieredze, un katra jūsu pieredze padara jūs bagātāku, un nākošreiz jūs noteikti zināsiet, ko darīt, lai nenokļūtu tādā situācijā. Vai nu tas ir attiecībās, varbūt jums tur kaut kas attiecībās nav izdevies tā, kā jūs bijāt iecerējuši, ja, jo šeit tāda attiecību kārts ir, tad jūs zināsiet, kā darīt, kā kaut ko pa jaunam darīt, lai no tās situācijas nākošreiz izietu, lai viņi neatkārtotos vairāk. Tātad jūs kļūsiet par vienu pieredzi, par vienu situāciju bagātāks savā dzīvē. Nu, ko, mīļie, mani tāds pārbaudījuma mēnesis jums izskatās, mīļie skorpioni. Nu, skatāmies tālāk skaisto arkanu kāršu kavu. Ko tad šīs kārtas mums rādīs oktobra mēnesim? Tā, mīļie skorpioni, pirmā kārts, atkal 2 kausi. Nu, izskatās, ka oktobra mēnesī tomēr jūsu galvenā tāda tēma būs attiecības.
emocijas, labsajūta. Tas ir tad, kad jūs ne tikai gribēsiet dot, bet jūs arī saņemsiet pretī šīs emocijas. Un iespējams tiešām caur šīm kārtīm jums dzīve dos vēl vienu iespēju, un jūs jau zināsiet, kā rīkoties, lai nenokļūtu tādā stāvoklī, tādā situācijā, kaut kādās tādās sajūtās. Nu jauki, attiecības jums izskatās, kad būs tādas, ziniet, apusējas. Tā, mīļie mani, 3 monētas. 3 monētas, tā ir finansu kārts, tā ir tāda sadarbības kārts. Kā jau es teicu, kas arī liecina, ka viens nav cīnītājs. Jums ir vajadzīgi, vai nu tie draugi jums būs, vai nu tie būs ģimenes locekļi, vai nu tie būs jūsu darba kolēģi, caur kuriem jūs gūsiet tiešām labus un patīkamas emocijas. 3 monētas, tā ir tāda kārts, kura liecina par to, ka oktobra mēnesī jums var būt vai nu kādi pārbaudījumi, vai nu kādi eksāmeni, vai nu kādi tādi pārbaudes darbi, teiksim, ja jūs tur esat skolnieks vai students, kad jums ir jākārto kaut kādas ieskaitas un jūs tiekat vērtēts. Redzat, šeit stāv tādi 2 cilvēki, kuri vērtē, kā jūs mākat veikt kaut ko tādu, ko jūs tajā brīdī darat, kā jūs mākat izpildīt to doto uzdevumu. Ja? Tātad, šeit var būt tiešām tādi pārbaudījumi kaut kādi, ja kādam būs eksāmeni, tad jūs izturēsiet tos, nokārtosiet ļoti labi, jo arī šīs kārtas rāda par tādām patīkamām emocijām, ko mēs varam saņemt. Tā kā ar eksāmeniem izskatās, kad jums, Skorpioni, viss būs kārtībā. Arī attiecībās, starp citu, šī kārtas norāda uz tādu ļoti labu sadarbību. Tātad jūs ar savu partneri varat plānot, varat kaut kādus plānus tālākus, ziniet, domāt, kaut kādus mērķus nospraust. Ja jūs tur varbūt domāsiet, ko darīt, lai nopelnītu naudiņu, kā darīt, ko labāk uzlabot, kā kopā kaut ko darīt, jo šī kārts ir tāda kopā, kad esat abi 2 jūs un jūs kopīgi, ziniet, tā kā izlemiet un domājat, ja? Vai nu te varbūt arī ģimenes locekļi, kas jūs atbalsta un jūs visi kopā plānojat un kaut kādus tādus tālajošus plānus, redzēt, šeit tas pašs, ja, tad tas arī norāda uz to, ka te var būt kaut kādas jaunas idejas, jauni iesākumi, un jūs tā plānojat un skaitļojat tādu labu finansu kārtas, kas rāda uz tādiem ienākumiem, uz augošiem ienākumiem. Ja jūs pareizi mākat visu izplānot, tad šeit ienākumi būs ļoti labi. Tā, mīļie mani, 4 zobeni. 4 zobeni, tā ir kārts, kas norāda, ka pēc tādām aktīvām, enerģiskām darbībām jums gribēsies mazliet atpūsties. Jums gribēsies atpūsties, varbūt pabūt ar sevi, sakārtot savas domas, izdomāt kaut kādus tādus nākošos plānus, jaunus kaut kādus mērķus nospraust, jo, kā es teicu, ir tas aptumsuma koridors. Šī kārts arī var liecināt par to, ka iespējams kāds dosies varbūt pie kādiem ārstiem, uz kaut kādām adatu terapijām vai tur uz kaut kādām, ziniet, kaut kādām operācijām, vai nu tur pie kāda, tur pie kāda ķirurgus konsultāciju, un kad jums ir jāgaida atbildi, un jūs tā domājat, un tagad plānojat, kas tur būs un kas tur nebūs, ja? Bet, šīs kārtas liecina par to, ka viss būs kārtībā, tā kā nevajag pārdzīvot, vai arī jūs varat doties apmeklēt kādu cilvēku, kādu tuvinieku, varbūt kurš tur ir, varbūt kaut kur slimnīcā, varbūt jūs dosieties uz kādu atpūtas namu vai sanatoriju, uz tādu mierīgu vietu, kur jūs varat pabūt viens, sakārtot savas domas, kaut kādus plānus savus sakārtot, ja, pēc tāda, ziniet, aktīva tāda kaut kāda posma, jūs gribēsiet vienkārši atpūsties un pabūt vienatnē varbūt un tikt ar savām domām galā. Tā, mīļie, un tagad gaišo pareģu kārtis. Tā tad arī 3 kārtas no šīs kāršu kavas. Vau! Zobenu bruņinieks. Zobenu bruņinieks, tā ir tāda ātruma kārts, kad jūs ātri kaut kur traucaties. Jūs dodaties kaut kur, ziniet, jums ir ienākusi iespējams prātā kāda ideja, jūs esat kaut ko izdomājis, un tagad jūs tā aktīvi ar jauniem spēkiem, tur, ziniet, dodaties tur pretī savai idejai, pretī savam mērķim, kaut kādiem pretī saviem plāniem, vai nu jūs arī
varbūt tur izdomājat, ja kaut kādā ceļojumā, un tad jūs ātri tur, nezinu, tur krāmējat savas ceļojumu somas, tur plānojat kaut kādus uz kurieni doties kādā ceļojumā vai kādā izbraucienā. Šī ir tāda ātruma kārts, kas tā pilnīgi tā negaidīti kaut kas var notikt, un jūs tā pēkšņi pieņemat tādu lēmumu, domājat, un beigās saprotat, ka nav ko te daudz domāt, vienkārši ir jāceļās un jādodās kaut kur, ja, kur jūs tur esat nolēmuši doties vai aizbraukt, vai ciemos kaut kur, ja, vai nu jums tur varbūt jūs paņemat atvaļinājumu un tagad braucat atpūšties tā aktīvi, izbaudat to visu. Tā, mīļie, 10 kausi. 10 kausi, tā ir kārts, kas norāda, tā ir tāda beidzot ir sasniegts kaut kas, un par ko jūs varat priecāties. Redziet, šeit ir ģimene, šeit ir, jūs sēžat šeit arī bērniņi, un jūs priecīgi un laimīgi pavadat laiku kopā ar savu ģimeni. Iespējams, tiešām tas ir kāds ceļojums, kuru jūs plānojat, vai nu kāds tāds pasākums, uz kuru jūs dodaties. Varbūt jūs kāds uzaicina uz kādu jubileju, vai nu tā ir kāds ģimenes, tur varbūt ģimene visa tiekās tur kopā, rādi visi tiekās kopā, un jūs tā labi un patīkami pavadat visi kopā laiku. Šī ir tāda ģimenes kopā būšanas kārts. Tā kā iespējams jūs tiešām brauksiet uz kādu ģimenes saietu vai kādu jubileju, ja, kur, ziniet, savācās daudz rādi un kurus jūs ilgi neesat redzējuši, un jūs satiekaties, un jums ir tāds ļoti jauks, tāds patīkams laiku jūs patīkami pavadat kopā. Nu, mīļie, un ko tad rāda trešā noslēdzošā kārts jums uz oktobra mēnesi? 7 monētas. 7 monētas, tā ir finansu kārts, kas liecina par to, ka ar finansēm viss ir kārtībā. Ja nu ir sajūta, ka kaut kam nepietiek, ka tomēr kaut kas nav izdevies kā vajag, ja vēl tas rezultāts nav tāds, kādu jūs bijāt iecerējis, tad nu šeit šī kārts liecina par to, ka mazlietiņ vēl ir jāpagaida. Vēl nav pienācis tas īstais laiks. Mēs nevaram gribēt, lai, ziniet, lai āboli nogatavojas pavasarī. Visam ir savs laiks, tātad viss notiek kaut kādā procesā. Tad, kad ir iesēta kāda sēkliņa, iestādīts kāds augs, ja, viņam ir vajadzīgs laiks, lai viņš izaugtu un nestu mums tos augļus. Tātad visas situācijas, uz kurām jūs gaidat, kuras tā ātri un pēkšņi notiks, dažreiz dzīvē tā nenotiek. Dažreiz mums nākās būt tādiem pacietīgiem un pagaidīt to rezultātu, bet rezultāts būs, jo šī kārts ir tāda, kad tas rezultāts būs, viņš ir, bet vēl mazliet nav īstais laiks. Jūs varat nesaņemt visu tik, cik jūs bijāt iecerējis. Iespējams, tas ir ar finansēm kaut kas saistīts, kad jūs bijāt ieguldījis vairāk, varbūt, ziniet, šeit jūs varbūt bijāt tiešām cerējis uz kaut ko lielāku, uz kaut ko vairāk, bet jūs nesaņemat to, ko jūs bijāt iecerējis un ieplānojis tajā konkrētajā brīdī. Tik, cik jūs saņemsiet, jūs bijāt iedomājies, un te maziņ tāda vilšanās ir. Bet, kā es teicu, šis arī ir jaunākais arkāns, un tas ir tāds īslaicīgs moments, bet tas, ka rezultāts jums šeit būs, viņš noteikti būs, tikai mazlietiņi ir jāmācās pagaidīt, ja? Tātad dzīvē viss nenotiek tā, kā mēs dažreiz esam iedomājušies, tā kā mēs esam izplānojuši, izprātojuši. Redziet, šeit tie 4 zobeni arī rāda, kad jūs tur domājat, jūs tur kaut ko plānojat, un tāda maza vilšanās kārts, bet jūs gaidat, jūs esat pacietīgi, jūs esat ūdens zīme, jūs esat tādi empātiski cilvēki, kuri saprot un ar savu intuīciju, viņi tā kā jūt, jūs tā kā nojaušat, kad viss būs, vēl tikai mazlietiņi ir jāpaciešās. Tā kā, mīļie mani, ļoti jauks jums tas oktobrs izskatās, tāds enerģisks plānošana, tāda, ziniet, kad jūs kaut ko plānojat un kaut kādas jaunas idejas, ja šeit tās kārtas arī norāda uz tādām jaunām idejām, uz jauniem iesaukumiem, ja nu tas rezultāts nebūs īsti tāds, kā jūs esat iedomājušies, nekas, mazlietiņ pacietieties, jo visa tā enerģija, visi tie jūsu centieni un pūliņi, viņi tiks atalgoti, un jūs tiešām varēsiet, ziniet, šeit pēc tā 10 kausu kārts, jūs varēsiet izbaudīt to, jūs varēsiet priecāties, tikai ir jābūt neatlaidīgam, nemetiet
kā saka, nemetiet plinti krūmos, ja jums kaut kas neizdevās pirmajā reizē, jums otrais noteikti izdosies. Tā kā nepadodieties, cīnieties un rezultāts jums būs. Un atcerieties, kad vislabāk mums sanāk kaut ko sasniegt, tad, ja mēs esam komandā. Komandas darbs, tas ir vislabākie rezultāti. Un tās ir apusējas emocijas, apusējas tādas patīkamas sajūtas, kad jūs kopā esat kaut ko sasnieguši. Tikai ir jāiemācās mazliet pagaidīt tas rezultāts, un viss būs jauki. Tā, mīļie skorpioni, es jums novēlu jauku, aizraujošu, tādu neatlaidības, neatmetiet savu neatlaidību. Turpiniet iet pretī saviem mērķiem, un jūs noteikti sasniegsiet oktobra mēnesī. Tā kā, lai jums viss oktobrī izdodās, un lai visi jūsu plāni, un lai visas jūsu idejas piepildās. Ko, mīļie, veiksmīgi jums oktobri, lai jums visiem veicās!